Hei, draugi! Noteikti būsiet dzirdējuši tādu vietu kā Livigno. Tā ir Itālijas pilsētiņa Alpos, 1816 metru augstumā netālu no Šveices. Tās ekonomika ir pilnībā balstīta uz turismu gan ziemā, gan vasarā. Te pastāv arī beznodokļu zona, kura dod iespēju dažus produktus iegādāties lētāk kā pārējā Itālijā, un no aprīļa vidus trases pieejamas bez maksas, īrējot vietējās naktsmītnes. To var dēvēt par Itālijas lētāko kurortu, jo īpaši pavasarī. Varētu likties, ka ziemas aktivitātes aprīlī, jo īpaši Itālijā nav iespējams, tomēr temperatūra šajā laikā var būt gan pavasarīgos plusos, gan rādīt zobiņus. Tieši šajā gadā to arī piedzīvojām. Pirmajās dienās guvām spēcīgu sauli un daži pat apdegums. Pēdējās temperatūra nokritās labos mīnusos. Bija dienas, kad trasē bija ledains, pūta spēcīgs ziemeļu vējš un snigs sniegs. Tomēr tas nekaitēja slēpotājiem atdaļcētiem braucējiem, vairāk atgriež ziemas sajūtās. Neskatoties brīdinājumiem par iespējamo lavīnu bīstamību, pēdējā no tām bija 1951. gadā. Kalni tiek kopti un bīstamākās vietas nožogotas. Slēpošana droša un piemērota dažādu līmeņu aktīvistiem. Sniega sēga aprīlī vidēji ir 1,40 m. Darbojas 31 pacēlājs ar kopīgo trašu garumu 115 km. Te ir 12 melnās, 37 sarkanās un 29 zilās trases, kā arī iesācēju mācību laukumi. 2006. gada Ziemas olimpiskajās spēlēs 8 Itālijas sportisti bija tieši no Livigno, un 2026. gada olimpiādē šī plānojas kā slēpošanas freestyle un snowboardu viena no mājas trasēm. Livigno ir piemērota ne tikai ziemas sportot gribētājiem, arī vasarās te iespējams dažādas kalnu aktivitātes. Te var apvienot gan sportisko, gan citu veidu atpūtu. Piemēram, kurtu saules, izklaidēties, padejojot kalnu krodziņos vai apmeklēt ēstuves veikaliņus ielajā. Pilsētiņā ir vairākas visai senas baznīcas un ir vietējais muzejs. Tepat ir atrodams arī spā centrs un pat kinoteātris. Uz Livigno var aizbraukt ar automašīnu. No Latvijas tie būs aptuveni 2000 km. Ērtākais veids ir lidot uz Milānu un tad braukt ar satiksmes autobusu vai īrēt auto. Ceru, ka jums patika mans video un šis kalpos par iedvesmas avotu kādam ceļojumam un sportiskajai atpūtai. Tiekamies Livigno!